Kas notika tagad Eiroparlamentā? Lai dabūtu cauri to afēristi Vanderlejenu, visi līdzekļi bija labi. Mēs pa viņiem nobalsojam, viņi mums parādīja fīgu. Uzmeta. Un tāda demokrātija ir Eiroparlamentā. Un kas man no tā, ka jūs te runājat? Pat cik viņiem pacelsies piena cena, sviesta cena, krējuma cena. Viņu grupa ir puspiepirktie. Viss ir kārtībā, viss ir sarunāts. Ritīgs politiskais afērists. Solīja visiem un visu. Zaļajiem zaļo kursu, zilajiem zilo kursu. Vili, kādi ir tavi pirmie iespaidi par Eiropas parlamentu, ar ko tas, piemēram, atšķirās no mūsu Latvijas Saeimas? 720 deputāti, ļoti raiba publika. Turpat ir tādi komunisti, kādi pie mums nav, piemēram. Ļoti nedemokrātiski izrādījās. Jo, piemēram, kaut vai parlamenta vadības vēlēšanas. Kā tas notika Latvijā 30 gadus? Prezidiju vienmēr vēlēja kā lielākā frakcija, otrā lielākā, trešā lielākā. Un 7 gadus, vai vismaz 7 sasaukumus, varbūt 5, prezidijā sēdēja Andrejs Klementjevs no Saskaņas. Tāpēc, ka viņi bija lieli. Viņiem arī pienācās vietas Saeimas prezidijā, jo Saeima pārstāv visus Latvijas vēlētājus. Kas notika tagad Eiroparlamentā? Eiropas patrioti, jauna dibināta grupa, 3. lielākā Eiroparlamentā, Kurā tu esi? Kuras es esmu arī viens no dibinātājiem, piedāvāja viceprezidenta vēlēšanās. Labi, ievēlēja spīkeri, parlamentu vadītāju, skaidrs, ar milzīgu pārsvaru. Arī mēs balsojām par viņu. Runa ir par parlamentu vadītāju. Un tad vēlēja 14 viceprezidentus, jeb vicespīkerus latviešu valodā. Tie paši, starp kuriem iepriekšējā sasaukumā bija arī Zīle. Arī šajā sasaukumā. Un arī es balsoju, arī mūsu grupa Zīle balsoja. Mums bija godīga noruna. Pēc izmēriem. Lielākā grupa, 2. lielākā, 3. lielākā. Mēs esam 3. lielākā grupa. Mums tā kā 2 pienācās proporcionāli. Bet, lai dabūtu cauri to afēristi Vanderlejenu, visi līdzekļi bija labi. Iedeva vienu viceprezidentu komunistiem, kreisajiem. Kā viņi saucās? Viņi arī saucās kreisie, jā. Tie ir īsti komunisti. Tiem iedeva vienu viceprezidentu. Viņi maziņi. Viņi tur, mazāk pa 50. Tas ir aptuveni tā, ka pie mums Latvijas Saeimā, piemēram, iedotu stabilitāti. Rošļikovam iedot. Ja? Mums neiedotu Latviju pirms, bet Rošļikovam iedot. Tā to izdarīja. Ja? Tikai tāpēc, lai viņš pēc tam nobalsot pa Vanderlejenu. Ja? Un mums 3. lielākajai grupai, kur mēs bijām izvirzījuši pa viceprezidentu Fabriciusu Legēru, viņš ir bijis Frontex vadītājs. Frontex tā ir tā milza organizācija, kas palīdz sargāt Eiropas Savienības ārējo robežu. Viņš jau tad noteikti zina, kas ir migrācija. Kāpēc viņš ir mūsu grupā un kāpēc viņš ir arī pret migrāciju? Tāpēc, ka viņš to visu redzējis savā amatā, būdams Frontex vadītājs. Tādu cilvēku mēs izvirzījām par viceprezidentu, viņi neievēlēja, bet ievēlēja komunistu. Ja? Kurš solīja, ka balsos par Vanderlejenu. Pie tā mēs ļoti godīgi. Mēs nobalsojām visa grupa par Zīli. Visa grupa. Tāpēc, ka mēs teicām, mēs balsojam par jums, jūs balsojat par mums. Mēs par viņiem nobalsojam, viņi mums parādīja fīgu. Uzmeta. Fīgu. Labi. Kā izskatās šobrīd šī grupa jaunā, kas saucās Patrioti Eiropai? Pirmkārt, kas ir mūsu galvenā nostāja, tas ir tas, ko es solīju saviem vēlētājiem. Ģimenes, tradicionālas ģimenes, cīņa ar migrāciju, zaļā kursa, zaļo halucināciju ierobežošana, pret Fonderlejenas visām šīm afērām, tā skaitā Covid afēras izmeklēšana un par suverēnu valstu savienību pret centralizāciju, pret centralizētu Eiropu. Viss tas ir mūsu grupā. Mūsu vadītājs, kā es daudzreiz teicu, talantīgs politiķis Džo Bardella, 28 gadus vecs francūzs, viņš ir mūsu grupas prezidents. Viņš pirmajā mūsu grupas sapulcē reizes 10 lietoja šo vārdu suverēnisti. Mēs esam suverēnisti par suverēnu valstu savienību. Pie tam mēs esam demokrātiski, mums nav neviena obligātā balsojuma. Kā gribi, tā balso. Tieši tā. Tāpēc, ka mēs esam vienoti domās, mums arī nav īpaši nekādas atšķirības. Un tur ir personības. Piemēram, kā jau es teicu, Itālijas speciālo spēku ģenerālis
kurš ir bijis visos karstajos punktos, Roberto Valačī. Viņš arī ir mūsu grupā. Tur ir vesela virkni personība. Nu, es nezinu, vai viņas var salīdzināt ar mūsu varoni Pozņaku. Nu, varbūt var. Jā. Atgriežoties pie, kā tu teici, afēristes von der Leyens, kā vispār notika tā ievēlēšanas procedūra, vai bija kaut kas tāds, kas tevi pārsteidz? Nu, mani pārsteidz tas, kad, piemēram, von der Leyen savā uzstāšanās pārtērēja laiku 25 minūtes. Nu, tas tur pats par sevi saprot. Cik viņi varēja runāt? Viņai bija, manuprāt, 30 minūtes, viņi norunāja 55. Nu, 25 minūtes pa virsu. No lapiņas, protams. Nē, nu viņi runāja gan. Viņi runāja labi, bet vai tu vari iedomāties Latvijas Saeimā, kad uzkāpja, piemēram, tur, es nezinu, premjeras kaut vai. Pat premjeram ir ierobežots laiks. Ja pusstunda, tad pusstunda. Rāmuru sāk ja daudzīt. 15, tad uzreiz, nu kā iedegās zvans, viss, jūs laiks beidzies. A te mierīgi. Tā kā tā tam būtu jābūt. Ja? Tā pašā laikā Džo Bardela, mūsu grupas, trešās lielākās grupas līderim, bija 2 minūtes un 30 sekundes. Von der Leyen varēja runāt, cik grib. Un tāda demokrātija ir Eiropa parlamentā. Tur nav ne smakas no demokrātijas. Bet jautājums, kāpēc mūsējie Zīle, Kols, Pozņaks, kāpēc viņi atturējās balsojumā par von der Leyen? Kāpēc viņi nebalsoja pret? ICR grupa, viņu grupa ir puspiepirktie. Viņiem jau iedeva veselu virkni amatus komitejās. Mums, piemēram, nevienu amatu, nevienā komitejā neiedeva. Ja? Viņi tā kā nav koalīcijā, bet viņi bet amatiņi ir. Ja tu paskatīsies komitejās amatus, ir tur amati. Viss ir kārtībā, viss ir sarunāts. Un tas galvenais sarunātājs un afērists tur ir Vēbers. Tautas partijas frakcijas vadītājs. Ritīgs politiskais afērists. Piedāvāja visiem un visu, tieši tāpat kā von der Leyen savā uzrunā pārtērētajā laikā, gandrīz stundu. Nu, tā kā žurnālisti, politiko nopietnas organizācijas žurnālisti rakstīja. Ziemassvētku vakars bija. Solīja visiem un visu. Zaļajiem zaļo kursu, zilajiem zilo kursu. Ja? Tur komunistiem komunismu jau visu solīja. Bruņošanos solīja. Klimatam 100 miljardus solīja. Visu solīja, ja? Lai tikai par viņu nobalsotu. Lai tikai neizmeklētu Covid iepirkumus par 72 miljardiem. Miljardiem. Vakcīnas. Tas ir šausmas. Ja? Ot mēs te runājam par to Eiropu, bet droši vien parasti skatītājs Latvijā varētu uzdot, kas man no tā, ka jūs te runājat? Nē, kā tu tur... Ja necīnīsies, tad es saku, pirmdiena nodoklis būs ātrāk nekā zemnieki domā. Pa katru govi maksās 200 eiro. Tā kā Dānijā. Maksās tā kā mīļie. Un tad es gribu tiem piena dzērājiem, kas pērk pienu veikalā, pat cik viņiem pacelsies piena cena, sviesta cena, krējuma cena. Ja pret to necīnīsies, tas viss būs. Nevēl es esmu, kā es solīju vēlētājiem, es esmu ārlietu komisijā, transporta komitejā, transporta komitejā un agrī lauksaimniecības komitejā. Neviens pie manis pagaidām nav griezies. Es vienīgais no Latvijas lauksaimniecības komitejā. Neviens pie manis nav griezies. Ne mežģinieks, ne lauksaimnieks. Viņiem liekas, viss jau būs labi. Jo tas ir tāds maz zināms fakts, bet, piemēram, tas, ka Latvijas visa likumdošana 80% viņi ir pamatojās uz Eiropas Savienības likumdošanu. Jā, un tad, kad es tajā preses, mūsu tajā diskusijā, kur bija visi 9 mūsu deputāti, pie Ilzas Naglas pateica, ka vajadzētu vispār lielāku daļu direktīvu vienkārši atcelt. Nekas nemainītos. Šausmas. Kas tagad būs? Kā tad mēs dzīvojām? Tagad es biju premjers. Mums nebija nekādas Eiropas direktīvas. Mums bija 2,4 miljoni cilvēku valstī. Mums bija bezdeficīta budžets. Un visi dzīvoja normāli. Tagad 500 000 cilvēki ir samazinājies iedzīvotāju skaits. Un valsts parāds mums bija 500 miljards. Sacīt, kas tur Eiropas parlamentā par tādu dzimuma līdztiesības likumu ir? Smieklīgi. Tā kā es esmu ārlietu komitejā, es ar dziļu interesi skatījos, kā notika vadības vēlēšanas. Ievēlēju vadītāju, vīrieti. Izrādās, vadītājs ieņem savu vietu un saka, tā kā mums ir mūsu nobalsota pašu kārtība, dzimuma līdztiesība, tā vietniecei jābūt sievietei.
Tāds ir nerakstītais likums, jeb rakstītais likums Eiropas parlamentā. Jā, ievēlēja sievieti, protams, no koalīcijas. Tad atkal vīrieti, tad vēl vienu viceprezidentu. Un tad nonāk klāt līdz nākošajam, kur tā kā vīrietis ir. Un tad mūsu grupa saka, nē, mums ir tāda Gāles kundze, mums sieviete ir, mēs piedāvājam sievieti. Jo tagad ir dzīvuma līdztiesība jābūt. Sievietē ir Inda pienākusi. Tur ir tāds šubi kādu brīdi. Nē, mēs tomēr varam taisīt, mēs te pakonsultējamies, mēs varam taisīt izņēmumus. Jā. Un ievēlēja vīrieti. Nu, protams, un mūsu jau atkal atstājais borti. Nu, tādi demokrāti Eiropas parlamentā. Ja. Un visu tur tikai noveļ, viņi tādi, viņi šitādi. Ja. Es nezinu, ja ģimene, zaļās halucinācijas, migrācijas ierobežošana nav pareizi, tad kas ir pareizi? Tad ir pareizi tā grupa zaļie, kurā ir Staķis, kur bija Ždanoka, kuri faktiski komunisti. Viņi nav nekādi zaļie, viņi ir komunisti. Un tad tā ir pareizi.